Esiet sveicināti webinārā. Šodien mēs esam tikušies, lai aprunātos par digitalizāciju un digitālajām iespējām no Latvijas digitāla akceleratora puses. Mani sauc Roberts Gaižutis, būšu šodienas moderators, un šodien mēs pievērsīsimies tēmām par pieredzi, atbalstu, mākslīgo intelektu, caur mentoringu, caur praksēm uzņēmumu ietvaros, kā arī par gudrajām tehnoloģijām. Šodienas dienas plānā mums ir sākotnēji, jums nedaudz ieskicēšu par Latvijas digitāla akceleratoru piedāvājumu un iespējām, kā jūs varat saņemt 100% atbalsta intensitāti dažādu mācību pakalpojumu saņemšanai. Tālāk apskatīsim mentoringu kā strateģisko instrumentu iespējas, kuru prezentēs mūsu valdes loceklis Viesturs Osārs. Tālāk mēs apskatīsimies, kā no uzņēmuma ir iespējas mācīties būt praksē pie cita uzņēmuma, ko tas nozīmē un kāds ir kopējais ieguvums uzņēmumiem šādā salikumā. To mums prezentēs Hansa vadītājs Latvijā Gatis Romanovskis. Pēc šīs prezentācijas apskatīsimies, kā gudrās tehnoloģijas spēj darīt savu darbu un būt vērtīgas reālajā laikā un reālajā vidē. Šo mums prezentēs Betī Deina Muižnieca, kas ir Hansa biznesa analītikas speciāliste, un webināru noslēgumā es jūs iepazīstināšu ar jaunākajiem mācību iespējām ar 100% atbalsta intensitāti, kuras jūs varat iegūt Latvijas digitāla akceleratora ietvaros. Jā, tad sākotnēji es jūs iepazīstināšu kopumā ar Eiropas digitālā inovācija centra būtību un Latvijas digitāla akceleratora esamību. Galvenais mērķis mums ir veicināt mazo un vidēju uzņēmumu ražošanas procesu, produktu vai pakalpojumu konkurētspēju, kā arī izmantojot digitālās tehnoloģijas caur eksperimentiem un citām pieredzēm sniegt jums iespēju saņemt dažādus atbalstus. Esam kā pirmais kontaktpunkts, pirmais pieturspunkts, precīzāk sakot, kur jūs varat iegūt informāciju par to, kas ir digitalizācija un kādas jums iespējas šajā digitalizācijas laikmetā. Pakalpojumi ir dažādi. Latvijas digitāla akceleratora ietvaros, kā pirmais lielais bloks vai ietvars ir testēšana pirms ieguldīšanas, kas ietver sevi gan izpratnes iespēju, kas ir digitalizācija, kādas iespējas jums ir caur šo digitalizāciju savu uzņēmumu attīstīt. Un noteikti šis ir ļoti labs risinājums, kā uzņēmumam saprast, uz kurā virzienā tiekties, kurā virzienā doties, lai saņemtu savu iespējamos pakalpojumus. Un, protams, noslēgumā pēc šīs digitalizācijas izpratnes uzņēmumam ir iespējas izstrādāt savu risinājumu, savu prototīpu un saņemt atbalstu gan dažādu konsultāciju veidā, gan dažādu savādāk veidu atbalstu, lai īstenot un izstrādāt savu iecerēto prototīpu. Kā otrais lielais bloks ir apmācības vai mācības un prasmju pilnveida. Šī bloka ietvaros jums ir iespējas saņemt dažāda veida apmācības, tā izskaitā arī prakses iespējas, gan pie uzņēmumiem, gan praksi pie zinātniskās pētnieciskās institūcijas. Tāpēc arī šis ir ļoti būtisks un noteikti uzņēmumiem svarīgs resurs, kuri noteikti aicina izmantot. Kā trešais lielais virziens ir finansējuma piesaiste, kas noteikti ir būtisks jebkuram uzņēmumam, lai spētu attīstīties. Un šajā virzienā jums ir iespējas gan saņemt konsultācijas, gan finansējuma piesaistes atbalstu, gan projektus sagatavot, gan biznesa plānus izstrādāt. Un šis viss ir pieejams ar 100% atbalsta intensitāti, tāpēc noteikti aicinu izmantot šīs iespējas. Kas var pieteikties šiem atbalstiem? Būtībā jebkurš uzņēmums galvenais, lai uzņēmumam nav nodokļu parādi, nav pasludināti maksātnespējas procesi, un šeit ir arī citi uzskaitījumi, bet ļoti pārējie, manuprāt, tādi, kas nepārāk bieži izpildās. Noteikti prezentācija tiks jums aizsūtīta, tāpēc aicinu to iepazīties un pieteikties atbalstam Latvijas digitāla akceleratorā. Runājot par mūsu partneriem, projekta partneri ir universitātes, ir publiskais sektors, izglītības pētniecības iestādes, kā arī biznesa atbalsta organizācijas. Atbalstu šis sektors ir salīdzinot atbalsta partneri ļoti, teiksim, plaši, ļoti lielā apjomā, tāpēc noteikti jūs varat iegūt atbalstu savu vēlamajā jautājumā un vēlamajām specifikācijām. Tas no manas puses viss par Latvijas digitāla akceleratoru un Eiropas digitāla inovācija centra iespējām. Kā pirmo runātāju šodien aicināšu Viesturs Osāru, kas ir Latvijas digitāla akceleratora valdes loceklis ar informāciju, kā strateģiskais instruments uzņēmuma izaugsmē, tas ir mentorings, var palīdzēt jūsu uzņēmuma attīstībā. Viestur, vai jūs esat ar mums šeit?
Sveiciens visiem. Čau visiem. Diezgan daudz pazīstams vārdus te redz, tad sveiciens arī tiem, kuri savus kameras izvēlas neieslēgt. Man prieks par jums, ka jūs te esat. Es droši vien pavisam īsti pastāstīšu par to konceptu un par to programmu, ko mēs tur esam iedomājuši. Tad varbūt, ja būs kādi jautājumi, ar prieku atbildēšu. Bet es domāju, ka tādi tehniski jautājumi tur var arī sekot. Jūs noteikti varat rakstīt un pasīt saviem kontaktpunktu cilvēkiem. Viņi spēs par to jums nokomentēt. Tad es mēģināšu kopīgot ekrānu, kas atzīšos Microsoft Teams gadījumā man nevienmēr ir viegli, bet es ceru, ka jūs redzat kaut ko, kas varētu izskatīties pēc titula slaidu, vai ne? Jā, viss kārtībā. Super. Labi, tātad vienmēr sakot, šī ir tāda programma, ko mēs savulaik uzdizainojam. Šis jau ir divas jau kohortas, divas grupas, viņi ir izgājušas cauri, viņi sākās pagājušā gada rudenī. Mēs viņu savulaik uzdizainējam Latvijas digitāla akceleratorā ar vienu ļoti vienkāršu tad mērķi un uzdevumu. Proti, eksistē uzņēmumi, un domāju arī tie, kas ir pieslēgušies daudz atpazīst sevi šajā lomā, eksistē uzņēmumi, kuriem ir vai nu kaut kādi izaicinājumi, protams, dabīgi izaugsmes, vai viņiem ir kaut kāda interese jau vai viedoklis par to, ka viņi varētu veidot vai nu jaunus digitālus produktus, vai arī uzsākt kaut kādas, varbūt, savas aktivitātes digitālos kanālos, vai vienā vai otrā veidā vismaz digitalizēties, ja ne pat varbūt transformēt kaut kādas savas lietas un pacelt savu biznesu nākamajā līmenī. Vai jau viņiem norit darbs, vai nu iekšējais izstrādes vai ārējais izstrādes, biežāk darbs pie šo te jauno digitālo risinājumu veidošanas, un viņiem kaut kādā veidā viņi nejūtas droši par to, vai viņi netērē tam pārāk daudz resursu, laika un vispār dara pareizās lietas. Un tad mēs radījām tādu programmu, kas būtībā ir domāta tiem uzņēmumiem. Tā nav tas ir varbūt ļoti svarīga lieta, ko es gribu uzsvērt, tā nav tāda apmācība, primāra apmācība programma, bet tā ir tāds mēģinājums ar pieredzējušu cilvēku atbalstu labāk, veiksmīgāk un ātrāk, varbūt pat arī dažreiz un varbūt lētāk pat dažreiz, darboties pie šo te savu jauno digitālo produktu pakalpojumu veidošanas. Proti, šī programma ir domāta uzņēmumiem, kuri strādā pie kaut kādām savām lietām, nevis vienkārši ir ieinteresēti par to, kā, varbūt es varētu uzzināt kaut ko vairāk, kaut ko labāk, varbūt kaut kas manā dzīvē mainītos no tām zināšanām. Tātad vēlreiz šī te digitālas transformācijas laboratorija programma, kurā liela komponente, nevienīgā, par ko es tūlīt runāšu, bet liela komponente ir tieši viens pret vienu darbs ar pieredzējušiem digitālās jomas ļoti dažādu nozaru, bet cilvēkiem, lai varētu strādāt pie vispirms saprašanas, ko darīt, un pēc tam varbūt arī, ja šie uzņēmumi, kas darbojas programmā, jau tiek līdz šai vietai, tad arī ļoti konkrēti, kā lietas izdarīt. Tas, ko vēl es no otras puses atļaušos uzsvērt, ir tas, ka nav tā, ka jums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ko šim uzņēmumam, kas piedalās pilnīgai skaidrībai par to, ko tad mēs gribam darīt, vai vēl jau vairāk mums jau jābūt kaut kādām, tur ir pusgatavam, ja tā var izteikties, šim te risinājumam, šim te produktam, un tad šī programma, tad mēs no šīs programmas varētu iegūt visvairāk. Patiesībā mēs esam paredzējuši un dizainējuši to programmu, jo tā var teikt, gan tiem, kam jau ir skaidrs, ko viņiem vajag darīt, un tad ir jautājums, kā to izdarīt labāk, ātrāk, efektīvāk tieši digitālu produktu un pakalpojumu veidošanas ziņā. Gan arī tiem, kuriem ir vispārīgi nojausmi, kurā virzienā tad mums vajadzētu rakt, bet viņiem nav nekāda tātad pierādījumi iegūt, agrīni pierādījumi par to, ka tas tiešām būtu jādara, ka tas tiešām būtu izdevīgi, ka šī jūsu jaunā digitālā ideja ir dzīvotspējīga.
gan arī patiesībā tādiem uzņēmumiem un tādu vēsturiski skatoties uz iepriekšējām divām grupām ir bijis, es nevaru teikt, varbūt visvairāk, bet ļoti, ļoti liels daudzums tādu arī bijis, kuriem liekas, kas ir vēl agrīnāk, kuriem ir skaidrs, ka ir kaut kādas problēmas viņu izaugsmē, kuras varētu tikt risināmas digitāli vai pielietot kaut kāds digitāls risinājums vai iestartēt digitālus kanālus. Bet kas tieši būtu jādara un ko tieši darīt, tas skaidrība ir diezgan neliela. Un tātad, būtībā tie ir uzņēmumi, kuriem primāri vajadzētu saprast, kā mēs vispār varētu par to domāt, un ko tad viņiem visiem ir varbūt mūsu potenciāliem klientiem, vai tie ir kaut kāda iekšēji bieži vien procesi mūsu kaut kādiem iespējamiem citiem darbiniekiem, partneriem, kam nevajadzētu saprast šīs lietas no paša sākuma. Tātad, manuprāt, es tā gribētu piesardzīgi lielīt šo programmu. Tad šajā programmā es domāju, ka var atrast dažādos šajās te izaicinājumu un risinājumu attīstīšanas stadijās esošu uzņēmumu var atrast kaut ko sevi. Kas tas ir? Un tas būs arī aprakstīts, varbūt jau ir aprakstīts jau par jaunu arī šai kohortē, tur Elīze, es redzēju, zvanā, viņi var nokomentēt par jauno programmu, kā tā izskatīsies. Tā ir 12 nedēļu ilga programma. Šogad viņi sāksies septembra beigās un ilgs līdz rudenī, es domāju, ilgs līdz decembra vidum. Visās šajā kopumā, šajās 12 nedēļās ir tātad šīs te 20 aktivitātes, ja tā var izteikties, ir 10 darbnīcas. Tās notiks pirmdienu pēcpusdienās, tāda mums laba tradīcija, ka pirmdienas nav jāizmet pilnīgi ārā no darba dzīves, ka viņos arī kaut ko izdarīt. Tātad 10 pirmdienās no šīm 12 nedēļām, izņemot 2 nedēļas, izņemot otro un pēdējo. Tātad ir lekcijas, es atdomāju, drīzāk darbnīcas, drīzāk tad mēģinājumi arī iesaistīt dalībniekus par ļoti konkrētām tēmām, kuras jau ir izkristalizējušās ar iepriekšējās grupās, tās populārākās tēmas, par kurām vairums uzņēmumi ir interesi. Atkal jau tas nenozīmē, ka visas šīs tēmas ir vienādi interesants katram uzņēmumam. Tas bija tas, ko es arī iepriekš teicu, ka dažādas gatavības un dažādas sava produktu gatavības pakāpes uzņēmumi tur atrod dažādas lietas. Bet, kā liecina atkal pieredze vairumam, visas šīs darbnīcas ir interesants un tās, ja nu netiek gluži apmeklēts, tad vismaz tiek skatīts arī ierakstā, kas, protams, ir pieejama. Un tad tā svarīgākā lieta ir šīs 10 individuālās sesijas, kurās jūs ar savu mentoru un ar citiem mentoriem strādājat pie savu aktuālu problēmu risināšanas, mēģinot pavirzīt savus risinājumus tālāk, vai nu saprast, vai nu pierādīt, vai nu arī ieviest jau atkarībā, kur jūs atrodaties. Bet tas svarīgākais ir tas tieši tā, ka jums ir jāvēlt arī kaut kāds uzņēmumam, ir jābūt gatavam. Tā nav tāda pasīva programma. Un tie, kur visvairāk ieguldās tajā programmā, tie arī ir vislielākie uzvarētāji. Uzņēmumam ir jābūt gataviem pašiem darboties pie šo risinājumu radīšanas, nevis tur reizi nedēļā nosacīt ielikt 1 stundas sesijā, lai parunātu par to, ka nekas nav izdarīts. Tā kā tur ir zinām tāda disciplīna uzņēmuma vajadzīga, un tāpēc ir aicināt domāt par to, cik ļoti strateģiski svarīgi ir šī izaicinājumi, ar ko jūs strādājat un šie produkti. Ja tie ir strateģiski maz svarīgi, tad visdrīzāk ir skaidrs, ka katram uzņēmumam, katram uzņēmējam, mazam ir īpaši uzņēmumi, bet arī vidējiem un lieliem, viņiem ir ko darīt dzīvē. Un, ja tas nav strateģiski svarīgi, tad šim vienkārši neatliks laika. Un iespējams, ka saturs šajās darbnīcās būs interesants, bet tas nav tas labākais, ko jūs varat dabūt ārā no šīs programmas. Tātad vēlreiz pieteikšanās piesakās uzņēmumi. Es gribētu aicināt domāt komandām. Protams, maz uzņēmumu gadījumā šī komanda parasti ir īpašnieks un vadītājs, bet jau tādos lielākos uzņēmumos tās parasti ir lielākas, kas pie tā darbojas pie šo jauno risinājumu veidošanas. Vēlamais komandas lielums ir 2 līdz 4, varbūt 5
cilvēki, tāpēc, ka tad jūs arī varēsiet ātrāk, ja jūs tiešām ļoti nopietni strādājat pie šo risinājumu testēšanas un ieviešanas, tad jums būs visdrīzāk jūs vairāk izdarīsiet nekā viens, tāpēc, ka šī iemesla pēc skaidrs, ka ir ko darīt ikdienā arī konkrētā biznesa ietvaros. Lūk, un tā varbūt ļoti svarīga lieta, kas ir vairāk attiec uz tādiem vidējiem lielākiem uzņēmumiem, ko mēs esam novērojuši, ka tajā komandā, kas darbojas šajā digitālās transformācijas laboratorijas programmā, ir jābūt pārstāvētai kaut kādā veidā šī komandai ir jābūt spējīgai lemt arī par pieņemt lēmumus uzņēmumu ietvaros par šo produktu ieviešanu. Ko es ar to gribu pateikt? Jūs jau nojaušat bieži vien situācijas, kurās lielos un arī vidējos uzņēmumos uz šādām apmācībām, pieņemot, ka tās ir mācības, nevis kaut kas nopietnas, ja, tiek sūtīti cilvēki, kuri ir visnotaļ jauki, bet kuriem varbūt ikdienā stāv tālu pirmkārt no kaut kāda jauna produktu veidošanas, bet otrkārt arī no lēmumu pieņemšanas. Proti, ja šī uzņēmuma vadība nav ieinteresēta kaut kādā rezultātā no šī visa, tas pārvēršas varbūt par ļoti interesantu mācību aktivitāti, bet katrā ziņā ne par kaut ko tādu, ko uzņēmums tiešām var izmantot pēc tam savā arī darbībā. Pavisam īsi, un šis būs daudz detalizētāk un varbūt precīzāk aprakstīts arī mājaslapā, paviesojoties tajā, bet kā tā programma izskatās. Pirmā nedēļa tāda mazliet atšķirīga, tajā gan ir darbnīca, bet tajā vairāk mēs aicinam tādā mērķu uzstādīšanas līmenī dalībniekiem domāt par to, ko tad jūs gribat dabūt ārā no tās programmas. Tāpēc, ka tas mums palīdz otrajā nedēļā veidot šos mentoru uzņēmumu pārus. Uzreiz nevajag bīties, tas nav tā, ka tikai šis viens mentors, kurš izvēlēsies jūsu komandu, balstoties uz jūsu visus kontekstu un vajadzības un situācijas apraksti. Ir vienīgais, ar ko jūs varat runāt. Nē, jums būs pieejams arī citi programmas vadītāji. Marta, kur arī šeit ir, arī var pateikt, varbūt beigās visiem sveicienu. Tur varētu būt situācija, kurās jūs interesēs kaut kādas citas kompetences, citu mentori, jūs, protams, varat pieprasīt šos mentors un viņu laika iespēju robežās un jūsējā, protams, jums tās ir iespēja parunāties ar dažādiem mentoriem, dažādas pieredzes autoriem būs iespējami. Un tad sākas tātad šis ritms ar tām, tā teiksim, klasiskajām darbnīcām. Trešajā nedēļā parunājot par to, kā tad testēt savus risinājumus, lai neizdarītu to, ko nevajag. Ceturtajā nedēļā papildinot trešo nedēļu par prototipēšanu, par šo ātro prototipēšanu, kur jūs varat notestēt ļoti daudzas reakcijas, gan iekšējas, gan ārējas atkarībā, kas ir jūsu produktu klienti, nebūvējot produktus pēc būtības. 5. nedēļā par tāds pārskats vairāk par tādu procesu automatizāciju un tad uzņēmēju darbības mākslīgā intelekta risinājumu pamatiem. 6. nedēļā juridiskā lekcija. Bija arī interesi diezgan liela par to, ne tikai par GDPR, bet arī par visādiem citādiem lietām, kas tad, ja es nonāku digitālā kanālā vai veidoju digitālus produktus, kāda ir tie konteksti varbūt un kaut kādas juridiskas atšķirības. 7. nedēļā par izstrādi, tātad par projektu vadību, agile un šādām lietām. 8. un 9. nedēļas ir veltīts marketingam un pārdošanai. 10. nedēļā bonus, kas ir ļoti specifisks, bet ārkārtīgi vēsturiski pieprasīts no uzņēmumiem, ir tik ļoti vienkārši kā praktiski SEO, tātad meklēšanas rīku optimizācijas pamati. 11. nedēļā noslēdzošā darbnīca tiek veltīta digitāla inovāciju finansēšanā, kurā mēs parasti cenšamies apskatīt gan publiskā finansējuma, respektīvi grantu pārskatu, iedot par grantu programmām, mazliet parunāt par bankām, kā bankas domā par šādiem te aizņēmumiem, kaut kādiem varbūt jaunām iniciatīvām, jauniem produktiem, un mazliet arī par investīcijām parunāt. Varbūt kādam no dalībniekiem tās ir arī interesanti. Un 12. nedēļā tas nav galā partija, galā ballīte vai kaut kas tāds. Tas ir vienkārši noslēgums, kurā vēl var pagūt, pastrādāt ar mentoriem, ar
paņemt visas pēc iespējas vairāk šīs atlikušās mentorēšanas sesijas un tā tālāk. Pavisam īsi, kas tur darbojas, visādi jauki cilvēki, šī ir nejauša izlase. Šie nav neko labākie, ne sliktākie. Daži no mums arī kaut ko runā šajos te darbnīcas vada, daži no mums tikai strādā ar komandām. Šie faktiski varbūt ir visaktīvākie 5 cilvēku vēsturiski, kur ir visvairāk strādājuši iepriekšējo 2 grupu laikā, bet mums ir Marta neļaus samelot krietnes daudzums mentoru. Man jau šķiet, ka skaits jau tuvojas ap 15, varbūt kļūdos, bet ap 10 noteikti, kas ļoti aktīvi ir gatavi iesaistīties un risināt problēmas. Tur ir gan cilvēki, kas strādā vienkārši ar produktu izstrādes jautājumiem un ieviešanas, kā arī redzam, ir Darija un Zana. Tad ir Lota, kas daudz darbojas lielā spektrā no produktu vadības atpakaļ līdz arī visādām testēšanām. Juris arī ir pieredzējis gan jaunu produktu izstrādē vispār, gan arī specifiski mākslīgā intelekta lietās tagad. Tāpat ir cilvēki, kam ir finansēšanas, grantu piesaistīšanas pieredze, ir cilvēki ar pārdošanas mārketinga pieredze, ļoti liela, cilvēki ar produktu izstrādes, agrīnas kaut kādas strateģisku, digitāli strateģisku konceptu veidošanas pieredze. Ja jums ir kaut kādi jautājumi tagad, ar prieku es uz viņiem varu atbildēt. Ja man vēl ir laiks kaut kādas pāris minūtes, laikam es vēl esmu iekļāvies. Ja nē, tad redziet, ir e-pasts, uz kura pilnīgi noteikti rakstot, jūs varat iegūt visādas atbildes uz visādiem jautājumiem. No manas puses tas bija viss. Varbūt ja Marta, tu tur vēl esi, būtu baigi forši, tu dalībniekiem pateiktu čau. Labi, jau viss tur teica dalībnieki čau. Jā, esmu Marta, mentorēšanas programmas koordinātori. Jā, man liekas, lielos vilcienos viesturs jūs iepazīstināja mūsu programmu un arī mūsu čatiņā. Elīze, mūsu kolēģīte, arī ir ievietojusi ziņu par to, ka mums arī būs jautājumu un atbilžu sesija 11. septembrī. Tā, ka to arī varbūt piefiksējat, pasakojat, ja šis ir kaut kāds projektiņš, kas jūs ieinteresēja. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, tad ka mēs gan atbildēsim un varbūt iespējams tiksimies arī nākotnē. Jā, paldies, Elīze, jā, tiešām. Elīze ir gaišāka galva. Mēs patiešām jau vienojāmies par datumu un laiku. Tā kā 11. septembrī 10. mēs varēsim detalizētāk atbildēt jūsu jautājumiem un varbūt kaut kādiem specifiskākiem, kas jums jau būs radušies, ja jūs apsvērsiet šo dalību šajā programmā. Jā, liels paldies, viestur, paldies, Marta, arī par iespēju pievienoties webinārā. Teikti jautājumi iespējams, ka būs līdz beigām droši, tāpēc visiem dalībniekiem aicinu arī rakstīt čatā, ja ir jautājumi. Centīsimies arī tur atbildēt un noslēdzošajā daļā, pirms noslēguma šī dienas webināra, tad centīsimies atbildēt uz webināra jautājumiem klātienē. Tāpēc liels paldies, viestur, ja būs jautājumi. Bet man uzreiz ir jāatvainojas, ka es gan pēc 5 minūtēm pazūdu, tā kā veiksmi atbildēt. Jā, atbildēsim mēs un nosūtīsim arī viestur. Paldies, jā. Okay. Paldies, liels, un dodamies uz priekšu. Kā nākošo runātāju aicināšu Gati Romanovski, kas ir SIA Hansa vadītājs Latvijā, lai iepazīstinātu par to, kas ir uzņēmumu prakse, kā tas strādā, kā uzņēmumu pie uzņēmumu doties, ko iegūt, un jau reāli piemēru Gatis padalīsies, kā tas ir īstenots un ko tas ir beidzies, ko tas noslēdzies. Lūdzu, Gati, droši vārds tavs. Jā, paldies, Robert. Sveiki visiem. Mēģināsim palaist ekrānu. Tā. Dodiet ziņu, ja ir redzams, ja ir dzirdams. Viss kārtībā. Vai galva, viss kārtībā, jā. Ok, jā, liels paldies. Jāsaka jau pirmkārt arī paldies par iespēju LDA šādā pasākumā piedalīties, kas saucās prakses diena. Šādu vienu pasākumu mēs aizvadījām. Un
jā, iegūmi bija jāsaka abās divās pusēs. Un tad varbūt par to pašā sākumā, par to, kas vispār tas ir. Tad, tā ikdiena tāda, kad iespēja pasīties otra uzņēmuma, jāsaka, vēdrā, kas tad notiekās, ja, un pasīties, kāda procesa ir, ko mēs reāli daram. Jo, ja mēs, teiksim, tādā, ja mēs runājam par kaut kādiem, teiksim, varbūt uzņēmuma vadītāji vai tur, teiksim, sales cilvēki vairāk staigā viens pie otriem uzņēmumiem, vai ne, tad teiksim, uzzina, kādas ir problēmas, ko ikdienā dara, tad ir diezgan daudz jomas, kurās sēž departamenti, jāsaka, savā sulā tur vārās un nav šīs iespējas pacīties apkārt. Un tas, ko mēs atvērām, jāsaka, durvis savam uzņēmumam, ļaujot paskatīties par to, kā pie mums notiek lietas, kā strādā finanses, kā strādā teiksim, servisa centrs, kā helpdesk strādā, ja? Vai kādi notiek mūsu iekšējie procesi. Un tas dod tādu kopēju, tādu praktisku ieskatu par to, kas tad tur īsti, kas kuram uzņēmumam ir. Un tad arī nedaudz tāda, jāsaka, uzdrīkstēšanās, jo, protams, ka, katrā uzņēmumā, manuprāt, ir iespēja, kur augt, kur attīstīt procesus un darīt lietas vairāk. Mēs noteikti neesam labākais piemērs, ja, bet līdz ar to arī, kad mēs pasāstot parādu citiem, mēs paši arī varam iegūt, ka šo var darīt vēl šādi un šādi. Lūk, tad tāpatās arī mēs papildus šajā reizē mēs veltījām vairāk laika par mākslīgo intelektu praksē, jo manuprāt, kad tas ir tas, kur mēs esam gājuši vairākus soļus uz priekšu, un tad tur bija mums bija vesela sadaļa, kur mēs dalījāmies par to, ko mēs darām mākslīgo intelektu, kas var palīdzēt, kā to lietot droši, ja, un tā laikam, ka bija arī no apmeklētājiem bija tāda visinteresantākā. Mazliet par pašu, teiksim, tā ieskatu, kāda tad izstāst tā viena diena, tā ir faktiski tāda viena diena pavadīta kopā ar, kā viens pēc jaukiem cilvēkiem, ja? Mūsu gadījumā gan šie jaukie cilvēki bija arī, visi bija, vai uzņēmumu vadītāji, īpašnieki, vai vismaz, teiksim, tur lēmumu pieņēmēji, ja? Un kopā tās ir 6 stundas, kuras, faktiski paskrien diezgan tādā ātrā tempā. Mēs sākam ar to, ka mēs iepazīstinājām ar to, vispār, kas mēs esam, ar ko Hansaps ikdienā nodarbojās. Izteigājām ekskursijā, pastījāmies, kā mums izsās noltava, bijām tur helpdeskā, pastījāmies tur repair centru, pastījāmies IT departamentu, tā kā praktiski tāda izrājām pa visu ekskursijā pa mūsu telpām, ja. Un pēc tam arī pastījāmies par to, kas ir, teiksim, tie risinājumi, ko mēs piegādājam saviem klientiem, bet to tādā, nevis tādā sales pitchā, ja, bet tādā vairāk, teiksim, caur case studijiem, kas ir bijis, kas ir darīts. Jāsaka paldies arī LDA, kuri mūs arī visus pabaroja, tā kā arī tas ir iekļauts ļoti svarīga dienas sastāvdaļa. Un tad mums bija tāda praktiskā puse par mākslīgo intelektu, par rīkiem un izmantošanu ikdienā, ja. Un tas bija, jāsaka, tādas viskarstākās diskusijas, jo tur arī Betija pastāstīs vairāk, jo faktiski tas, kad mēs esam pat iezīmējuši pat uzņēmumu struktūrā, mums ir mākslīgi intelekta aģenti, kuri veic konkrētus darbus, un tā kā līdz ar to tā bija tāda interesanta tēma. Kā arī tur paskatījāmies ļoti daudz, kas ir jau gatavi rīki tirgū, ko mēs esam paši pārbaudījuši, atzinuši par drošiem un par labiem esam, ja, un tad padalījāmies arī ar tiem. Par to pārējiem, teiksim, bija varbūt tie, kas bija atnākuši. Vispār tā kopējā grupa, mēs bijām kopā apmēram 10-12 cilvēki. Tas ir tāds optimālais skaits, kuru laikā var apzināt, teiksim, var spēt kopīgi aprunāties, ja, jo, lai, teiksim, katram būtu šī, teiksim, iesaiste. Un no katra uzņēmuma, vēlams viens cilvēks, varbūt 2, īsti vairāk ne, jo pretējā gadījumā, ka mēs tādās būtu jāsaka individuālas sesijas, ja. Lūk, un kā es jau minēju, mēs izgājām arī daudz tādiem ļoti praktiskiem pusēm, piemēram, kā strādā mūsu zvana centrs, kā mēs pieņemam pieteikumus, kā mēs viņus apstrādājam, kā mēs sekojam līdzi, kādi mūsu KPI ir, ja, teiksim, kādas atskaites mēs izmantojam, tā kā tas ļoti tādā praktiskā pusē. Un tas iegūms ir, jāsaka, nav tikai tiem, kuri atnākuši ir uz praksi, bet arī mums, kā prakses devējiem, kad mēs paskatāmies, ka tās sistēmas ir diezgan līdzīgas. Kā piemēram var minēt,
kaut kādi citi uzņēmumi, kur nodarbojas ar kaut kādu iekārtu remontu vai vēl kaut kā jūs, tur plānojat kaut kādas regulārās apkopes, vai, kā jūs plānojat izsaukumu, kā jūs mums reģistrējat, kā jūs atsakojat. Un tas dod tādu uz abām pusēm. Paralēli tam, kad, manuprāt, mums bija visinteresantākā sadaļa bija pie mūsu stāstījumā, bija par cik mēs arī piegādājam, uzturam un apkalpojam bankoautomātus. Ja? Tas, manuprāt, tā bija visinteresantākā sadaļa. Tas interesēja visiem, kur tad bankomātā rodas nauda, kā viņi tur nonāk, kā viņi tur glabā, kā var atvērt bankomātu. Labi, to gan mēs īsti neapskatījāmies, jā, bet, teiksim, tu pašu principu, kā tas viss darbojas un kā tiek nodrošināts visas sistēmas. Tā bija tāda interesanta sadaļa. Jā, tad tās galvenās puses ir tiešām praktiskas idejas no citu pieredzes, ja, tad tos jau mēs, ko mēs esam atraduši, ar to mēs padalījāmies. Par mākslīgu intelektu jau pieminēju, ja, un ļoti daudz, ko mēs paņēmām līdzi reāli par to, kas tad ir tas, ko mēs paši varam vēl uzlabot gan savos procesos, gan arī citiem uzņēmumiem, kurās tās puses ir. Un tad vēl tāda, neatņemama sastāvdaļa arī ir tiešām tīklošanās un kontakti arī savā starpā, gan tiem uzņēmumiem, kuri atnāca jau savā starpā ļoti aktīvi tur mainījās ar kontaktiem, un tas, manuprāt, arī dod tādu foršāku tādu iespēju sadarboties vai kaut kādos jautājumos, un noteikti, kad biznesā networkings ir ļoti svarīgs sastāvdaļa, tad šis šeit arī bija, un to varētu tiešām ļoti labi izmantot, un tikai es noteikti pie tiem uzņēmumiem, ar kuri bija atnākuši pie mums ciemos, varēšu aizbraukt, kurā brīdī ciemos, ja man būs kaut kas, ko no viņiem vajadzīgs, vai kur tad kā arī mans kontaktloks ir paplašinājies. Lūk, un man ir jāpiemina, ka mums ir plānota vēl viena šāda prakses diena, kuras norisinās 20. augustā. Te gan es nezinu, vai es viņu īsti drīkstu reklamēt, jo man tā liekas, ka mums viņi jau ir aizpildījušies ar dalībniekiem. To varbūt, ka Roberts pēc tam varēs vai pateikt vairāk informācijas, vai to es līdz galam nezinu, kā tur ir ar aktivitāti, jo bija labas atsauksmes pēc pirmā pasākuma, un tas bija izcerts kā svaigi pierādzi, un pat cik tur šo vietu skaits ir ierobežots. Bet, ja būs vajadzība, varbūt, ka mēs varam sadomāt vēl kādu. Lūk, tas īstenībā no manis viss. Man nav slaidiņi ar Q&A, bet ja ir kādi jautājumi, tad droši varat uzdot. Paldies jums! Jā, liels paldies, Gati. Par praksēm runājot, tad prakšu programma mums ir uz vairākām organizācijām. Esam īstenojuši šeit arī Hansabā un plānojam īstenot tuvākā laikā vēl citās organizācijas. Tāpēc noteikti, ja ir interese pēc praksēm, noteikti aicinu visus klausītājus sūtīt savam kontaktpunktam jautājumu, lūgumu pēc šī te pakalpojuma, arī sazināties ar mani personīgi. Tad noteikti mēs atradīsim labākos risinājumus. Jā, liels paldies, Gati, kā nākošo runātāju. Ja būs jautājumi, tad noteikti gatavi, tad centīsimies uzdot vai rakstiski vai būs uz vietas, tad arī noslēgumā webināru. Kā nākošu runātājs aicināšu Betiju Deinu Muižniecu no SIAK Hansab biznesa analītikas nodaļas pastāstīt par to, kā tās gudrās tehnoloģijas īsti var tikt ieintegrētas reālajā laikā, reālajā vidē un palīdz uzņēmumiem attīstīties. Un, protams, šo tehnoloģiju, to saskaņu vai savstarpējo sadarbību apskatīt prakses ietvaros un laikā. Lūdzu, Betija, vai esi? Jā, skatos prezentāciju ir, tad droši. Jā, sveiciens, esmu SIAK Hansab biznesa analītiķa. Iekšēji mēs saucam arī mani par Head of AI, jo, lai gan Hansabs piegādā arī daudz dažādas risinājumus klientiem, kuros ir integrēts mākslīgais intelekts, bet tas paliek vairāk mūsu pārdošanas pusē. Es pastāstīšu vairāk tieši par to, kā mēs esam ieviesuši mākslīgā intelekta rīkus uzņēmumu iekšējos procesos. Mēs to esam sākuši darīt jau kāds 2 gadus atpakaļ, tā kā tas process ir bijis gan ilgs. Godīgi sakot, sākums bija diezgan neveiksmīgs, bet šobrīd mēs noteikti esam tādā vislabākajā punktā, kur mēs līdz šim esam bijuši. Mēs esam daudz ko izmēģinājuši, bet joprojām līdz pilnībai tur noteikti tāls ceļš ejams, bet es ieskicēšu, kā mums aptuveni tas izskatās, un cerams, ka arī citus iedvesmos izmēģināt savā uzņēmumā.
Tad pirmais, ko es sākšu, tas bija principā tas, ar ko arī mēs vispār sākām to mākslīgā intelekta ceļu. Mēs sākām veidot šos pielāgotos asistentus uz ChatGPT bāzes. ChatGPT joprojām ir tas publiskais mākslīgā intelekta rīks, ko mēs esam izvēlējušies. Un tad, kā piemēri, šeit ir piemēram iepirkuma asistents un pārdošanas asistents. Šie ir divi asistenti, kuriem ir noteikts funkcijas. Iepirkuma asistentam ir no iepirkuma nolikumiem jāizanalizē visa nepieciešamā informācija, kādi dokumenti ir jāiesniedz, kāds ir termiņš, viņam ir visa informācija par Hansab certifikātiem, pieredzi, līdz ar to viņš arī uzreiz var pateikt, kādām prasībām mēs atbilstam, kam mēs neatbilstam. Tajā pašā laikā, pieņemsim, ir pārdošanas asistents, un šeit ir tā funkcionalitāte, ko daudz nezina par šiem pielāgotajiem ChatGPT, ka tas viss nebeidzas tikai ar to, ar tiem failiem, ko tu viņiem iedod, vai instrukcijām, ko viņiem iedod. ChatGPT asistents var arī ļoti labi saintegrēt ar ārējiem datu avotiem, un šajā gadījumā mums tas ir saintegrēts ar atvērtiem datiem no uzņēmuma reģistra un no publiskiem iepirkumiem. Līdz ar to šobrīd tā vietā, lai mēs izmantotu kādu maksas programmu, kur var redzēt uzņēmuma reģistra datus, tad mēs vienkārši ieejam sales asistentā, pajautājam, kāds ir uzņēmuma parakstiesīgās personas, kāds ir uzņēmuma apgrozījums, un iegūstam informāciju no turienes. Tāpat, protams, standarta lietas kā kopsavilkuma veidošana, jautājuma atbildes, iekšējā saziņā, visas oficiālās vēstules mēs pamatā šobrīd rakstam no ChatGPT, un pārdošanas nodaļa tiešām, man liekas, ka ir mums tā pionieru nodaļa, kur šobrīd darbinieki ir AI first. Primāri viņi izmanto mākslīgo intelektu, un tajā brīdī, kad viņiem ir kaut kādi jautājumi pie manis, tad pirmā lieta, ko viņi uzraksta, es jau pakonsultējos mākslīgo intelektu. Телефон был в этом кабинете, я выходила. Okay. Pirmā lieta, ko viņi pasaka, ir, ka es jau pakonsultējos mākslīgo intelektu, bet no viņa varbūt es nedabūju to atbildi, ko es gribu, tāpēc vēršos pie tevis. Tā kā līdz tam jau mēs esam nonākuši, ka darbinieks primāri vērš pie mākslīgā intelekta. Bet šeit dažiem citiem piemēriem, pieņemsim, ir Hansijs. Tas mums bija tāds pirmais pats pielāgotais asistents, ko mēs izveidojām. Principā viņš ir vairāk tāds nostalģisks, bet tur ir tāda vispārējā informācija par Hansab. Tur ir Hansab zīmola vadlīnijas, ja vajadzīgs uzzināt, kādas krāsas mēs izmantojam, kādas fondus viņam var pajautāt. Tāpat arī Hansijs zina visu uzņēmumu struktūru, tādu visi pamata informāciju. Un līdz ar to, Gatim vienmēr tas mīļākais piemērs ir, ka tajā brīdī, kad uzņēmumā sāk veidoties garās e-pasta sarakstas, kur pa vienam tiek pievienots tur nodaļas vadītājs, daļas vadītājs, beigās jau uzņēmuma vadītājs, un tad Gatis atver e-pastu, kurā ir apakšā vēl 30 apakšā e-pasta, un viņam prasa tagad atrisināt situāciju, tad viņš var vienkārši iekupēt šo e-pastu Hansijam. Hansijs uzreiz izanalizēs, kas ir noticis, kādas ir iesaistītās personas, kā katrs ir komunicējis. Mākslīgais intelekts tiešām ļoti labi arī to tādu emociju noķer, ka varbūt cilvēks ir atbildējis pareizi, bet viņš ir bijis nepieklājīgs pret kolēģi, un tāpēc tā situācija ir radusies. Un tāpat arī, pieņemsim, darbinieku apmierinātības anketas, ja kādreiz uz šiem atvērtiem jautājumiem, kur cilvēki var izpausties, kas viņiem patīk, kas nepatīk, personāla vadītāja varēja pavadīt stundām, jo tas nav tā kā kur ir jautājums no 1 līdz 5, tu ieliec Excelī un tev smuki savalk kopsavilkumu. Atvērtie jautājumi diezgan sarežģīti, un šobrīd mākslīgais intelekts fantastiskā ātrumā uzreiz uztais apkopojumu, kas ir galvenās sāpes, uzreiz arī iesaka, kā to varētu risināt. Tas tiešām samazina ļoti, ļoti būtisku patērēto laiku. Un tas, kā šie asistenti rodas, viens ir vienkārši no darbinieku feedbacka, bet šeit, piemēram, ieliku piemēru atbalsta procesa digitalizācijai. Šobrīd ir atvērusies šī jaunā programma, kas ir tieši bāzēta uz mākslīgo intelektu. Tā kā es aicinu arī tur pieteikties, bet es esmu tas cilvēks uzņēmumā, kas pamatā konsultē mums darbiniekus par šīm atbalsta programmām, bet nav jau tā, ka kā ir atvērusies programma, tā es zinu no galas visus nosacījumus. Un līdz ar to vienā brīdī sapratu to, ka man apnīk vienkārši atbildēt saviem jautājumiem, un tajā brīdī es uztaisu šo asistentu, kuram ir iekšā MK noteikumi, ir pieeja uzņēmuma reģistrā, viņš uzreiz var pateikt, vai uzņēmums kvalificējas vai nē, kāda ir atbalsta intensitāte, un es vienkārši ielieku grupā kolēģiem, ka lūdzu izmantojiet turpmāk vienkārši šo asistentu.
kas ir ātrāk gan man, gan arī viņiem pašiem. Un tad trešais piemērs, tā kā Hansabā ir ļoti daudz dažādu risinājumu, un mūsu projektu vadītāji un tehniķi, tas nav vienkārši cilvēcīgi iespējams visu paturēt galvā. Līdz ar to mēs esam kādu labāko risinājumu šobrīd atklājuši, ka mēs taisam vienkārši vai nu konkrētam risinājumam vai risinājumu grupai, mēs taisam šo asistentu, kurā ir iekšā visas instrukcijas, un tajā brīdī, kad tehniķis aizbrauc uz servisu objektu, viņš vienkārši var uzjautāt, atvērt telefonu, uzjautāt, kas ir jādara tā vietā, lai labākajā gadījumā zvanītu atbalsta inženieriem, sliktākajā gadījumā atgrieztos ofisā, noskaidrot un brauktu atpakaļ. Bet tā kā mēs sākām ar ChatGPT, tas bija tāds sākumā, tas bija visus, ko mēs fokusējāmies, bet ātri vien mēs sapratām to, ka ir ļoti daudz jau gatavu rīku, kas noteiktām funkcijām strādā krietni labāk, un tad tajā brīdī sāku veidot tāds apkopojums, kam kas ir vajadzīgs. Sākumā tas mums bija tādā notes formā, kur mēs likām, un tad tagad jau arī ar mākslīgā intelekta palīdzību ir izveidots tāds Hansaba AI centrs, kur ir pa kategorijām apkopoti risinājumi, kas ir pārbaudīti. Var apskatīties arī, kādas licences ir Hansabam, jo, protams, ne visus šos risinājumus mēs abonējam. Tajā pašā laikā tur var uzreiz, īpaši par šiem pielāgotiem asistentiem, ir ļoti svarīgi, ka darbinieki var sniegt savu atsauksmi, uzrakstīt, ko vajadzētu labot, kas varbūt nestrādā. Un šeit ir arī integrēts arī pats mākslīgais intelekts. Tajā brīdī, ja uzspiestu, piemēram, to pogu, atrast piemērotāko AI risinājumu, darbinieks var ierakstīt, tas īpaši ir jauniem darbiniekiem, viņš, piemēram, var ierakstīt, es nesaprotu, kā izanalizēt iepirkuma nolikumu. Un AI uzreiz piedāvās to, ka tev vajadzētu izmantot iepirkuma asistentu. Un šis ir tiešām pilnībā veidots vienkārši mākslīgā intelekta rīku, kurš programmē. Cilvēks nav pieskāries, un tas arī parāda tos, cik šobrīd mākslīgais intelekts ir spēcīgs tieši arī IT lietās. Un jā, tad tas, ko es gribētu pieminēt, ka, ja mēs sākumā ļoti fokusējāmies tieši uz šiem reaktīvajiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas ir ChatGPT, principā tie visi ir standarta rīki, kurus darbinātu, mums ir vajadzīgs sākumā ievadīt prompts. Un šobrīd ir ļoti aktuāla tā visa promptu inženierija. Tā ir vesela zinātne, kā labāk to promptu prasīt. Bet ātri vien mēs sapratām to, ka ir darbinieki, kas ir ļoti motivēti, un viņiem pašiem ir šī deksme mākslīgā intelekta rīkus izmēģināt, bet ir daļa tā darbinieki, kurus ir ļoti grūti pielaust uz to. Un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mūsuprāt, tas svarīgākais nākotnē būtu nevis darbiniekiem iemācīt pēc iespējas labāk rakstīt promptus, bet vienkārši izveidot mākslīgā intelekta asistents, kas strādā jau proaktīvi, kas jau fonā veic to darbu, un darbinieks saņem jau tikai sam to darbu rezultātu. Un tad, piemēram, viens no mūsu pilotu projektiem ir iepirkumā mākslīgā intelekta monitoringa asistents. Hansaba startē mēnesī. Nestartē, bet izskata mēnesī vismaz 60-100 iepirkums. Tie, kas strādā ar iepirkumiem, zina, ka katram iepirkumam ir nolikums uz 10 lapas pušu. Protams, laika gaitā tu saproti, kas ir tie punkti, ko fokusēties, bet tāpat, lai izanalizētu, lai saprastu, kas tur ir jāpiegādā, kādas ir kvalifikācijas prasības, tad saprastu no kolēģiem vai kaut kādos tur iekšējās sarakstēs, vai mēs atbilstam tam, vai mums ir tādi certifikāti, kuram ir certifikāti. Tas kopumā aizņem ļoti, ļoti daudz laika. Un līdz ar to šobrīd mums ir uztaisīts uz mākslīgā intelekta plus automatizācijas plūsmas bāzes asistents, kurš primāri katru dienu izsludinātos iepirkums viņš izanalizē pēc nosaukuma un atrod tos, kas ir Hansabam atbilstoši. Pēc tam jau viņš var vaļā dokumentus, izvelk no nolikuma visu tekstu, aizsūta mākslīgajam intelektam, mākslīgais intelekts izanalizē, un pēc tam jau pārdevējs saņem gatavu e-pastu, kas ir iepirkums, kas ir jāiesniedz, kad ir jāiesniedz, un tas pats arī uzreiz iekrīt mums iekšējā sistēmā, lai mēs varam arī atsakot, cik iepirkumi ir bijuši mums atbilstoši, un cik no tiem mēs esam startējuši, un kāpēc mēs neesam startējuši. Un šis bija arī tāds pirmais īstenībā asistents, ka mēs reāli varējām veikt ROI. Un
principā visiem mākslīgā intelekta asistentiem, kad veic roju, tas iegūms ir 1000-kārts, vismaz mūsu pieredzē. Un tad šeit arī, ja mēs aptaujājām pārdevējus, ka aptuveni uz vienu iepirkumu tas laiks, lai kārtīgi to izanalizētu, paiet 1 stunda, ja mēs pieņemam, ka ieskaitot visus overheadus, auto nodokļus, algas, ka tā 1 stunda mums izmaksā 50 eiro, un ja mēnesī ir aptuveni 60 iepirkumu, tad tās mēneša izmaksas ir 3000. Šobrīd, lai izlasītu vienu iepirkumu, tas aizņem 1 minūti, jo pārdevējs uzreiz saņem sev e-pastā. Šobrīd arī jau mēs esam mazliet upgradeojuši to, bet sākotnēji viņi saņēma e-pastā visu šo svarīgo informāciju, un tas ietaupījums ir milzīgs. Protams, tas nenozīmē to, ka mēs uzreiz savā bankas kontā saņemam tos 3000 eiro, bet tas nozīmē to, ka pārdevējiem šajā laikā ir iespēja doties pie klientiem vai arī pievērsties tiešām iepirkumiem, kuros mēs varam arī uzvarēt. Un šeit var redzēt to pirmo MVP, to e-pastu, kāds saņem pārdevējs, iepirkuma priekšmets, iesniegšanas termiņš, iesniedzamie dokumenti, un pēc produktu grupas arī šis mākslīgais intelekts saprot, kuram pārdevējam tieši šo informāciju nosūtīt. Līdz ar to tas nav tā, ka tas aiziet vienkārši visiem pārdevējiem, un ja tas aiziet visiem, tad tas parasti aiziet nebūtībā, bet šis aiziet konkrētam cilvēkam, kuram tas ir aktuāli. Un kopumā Hansabā, ne tikai Hansabā, bet tas, kā mēs nonākam pie visiem risinājumiem, mēs veidojam tādus workshops, kur mēs principā ejam cauri uzņēmumu sāpēm, kas ir tās lietas, kas cilvēkiem besī, ko viņiem nepatīk darīt, kas viņiem aizņem laiku. Un te ir ļoti svarīgi saprast, ka mākslīgais intelekts ir fantastisks rīks, bet tas nav vienmēr visur jāieliek. Mums bija arī pēdējais workshops pirms, manuprāt, 2 nedēļām, kur mēs gājām cauri Hansabā visām lietām, kas mums nepatīk. Un, lai gan tas skaitījās mākslīgā intelekta workshops, no kādām 20 problēmām reāls mākslīgā intelekta risinājums bija vajadzīgs 3. Tāpēc es iesaku tiešām arī tā kritiski izvērtēt, ka varbūt sākumā vienkārši ir nepieciešama automatizācija, varbūt vajag nepieciešams vienkārši veikt datu analīzi vai smuku atskaiti, kas būtu ērti lietojama, un pēc tam jau tad tajā integrēt arī mākslīgo intelektu. Tas, kas man noteikti ir jāpiemina par šo ieviešanas ceļu, ka sākumā mēs tiešām plānojām, ka tas būs vienkārši mēs uztaisīsim, apmācīsim un visi izmantos. Jo es esmu tāds cilvēks, man ļoti patīk izmantot visus jaunos rīkus. Man patīk, ka rīki dara manā vietā darbu, bet realitātē tas bija ļoti grūti, smagi, jo lielākā daļai darbinieku sākumā bija ļoti liela skepse pret to. Šajā gadījumā gan arī mēs mazliet varbūt sev iešāvām kājā ar to, ka mēs tik ātri sākām mākslīgo intelektu ieviest. Jo pašā sākumā, kad ChatGPT parādījās, tas tiešām bija tāds salīdzinoši neusticams rīks. Šobrīd tas ir nesalīdzināmi labākā kvalitātē, bet līdz ar to sākumā mēs darbiniekiem iedevām to sajūtu, ka tam nevar uzticēties, ka es taču daru labāk, un to sajūtu ir ļoti grūti pēc tam pārlaust. Un šobrīd jau mēs esam nonākuši pie tā, ka Hansab grupā ir apstiprināta mākslīgā intelekta stratēģija. Principā mēs pie tā arī nonācām, tāpēc, ka mēs sapratām, ka vienkārši uz deksmi un cilvēku iniciatīvu mēs to mākslīgo intelektu neieviesīsim visā uzņēmumā. Līdz ar to mēs sapratām, ka tas ir jāformalizē, tas ir jāliek procedūrās, tas ir jāliek organizatoriskajā struktūrā. Šeit var redzēt to, ka mums katra departamenta mums ir ielikts asistents. Realitātē gan tas nav tikai viens asistents, tie ir šobrīd jau, manuprāt, ap 20 asistentiem. Citi tiek izmantot vairāk, citi mazāk, bet tas mērķis ir, ka katrai nodaļai ir asistents, un katrs nodaļas vadītājs principā ir atbildīgs par to, ka tas asistents tiek izmantots un kā tas tiek izmantots. Un tad secinājumos, tas, ko es jau pieminēju, viss sarežģītākais ir tas cilvēku faktors, tā pārmaiņu vadība. Tas prasa pacietību un laiku, bet pamatā tā ieviešana, tieši tas tehniskais aspekts ir tiešām vienkārši. Tas ir vienkārši jāsāk darīt, ir jāsāk izmantot gatavie mākslīgā intelekta rīki. Nav nepieciešams uzreiz sākt veidot savējo. Sākumā pamēģinām gatavos,
un pēc tam jau to var pielāgot. Tā, es mēģināju ātri, cik mums laiks atļauj, bet jā, tajās prakses dienās tad jau mēs ejam tam visam cauri daudz praktiskāk un skatāmies arī, kā to visu izdarīt. Bet tas tā īsumā par Hansabu un kā Hansabs izmanto mākslīgo intelektu savos procesos. Paldies! Robert, mēs tevi nedzirdam, tu esi nomutēts. Jā, paldies liels. Jā, es saku liels paldies, Betija, par šo te prezentāciju. Saku, jā, tehnoloģijas, kuras jūs izmantojat, ir būtisks un noteikti gan palīdz gan jūs uzņēmumu, gan praktiski ietveros var arī citu uzņēmumu apgūt to, ko jūs jau pielietojat un apzināt to, vai tas nepieciešams ir viņu uzņēmumos. Tāpēc noteikti aicinu uzņēmējus izmantot šīs prakšu piedāvātās iespējas, kur jūs varat gan pie šī uzņēmuma, gan arī pie citiem uzņēmumiem turpmāk varēsiet apgūt dažādas jaunas tehnoloģijas, kuras varbūt jau jūs lietojat kaut kādā apmērā un iespējas varbūt pielietot to apmēru palielināt, kā arī uzzināt par jaunām tehnoloģijām, kuras jūs varat ieintegrēt savā ikdienas darbībā. Liels paldies, Betija. Ja būs jautājumi, tad droši sekojam līdz čatam, varbūt arī noslēgumā webinārā, tāpēc gadījumā kādam jautājumu sagatavojam noslēgumā šos jautājumus, bet es turpināšu tālāk ar prezentāciju nelielu vēl no savas puses. Tad būtībā pastāstīšu jums par mācību iespējām, kuras piedāvā Latvijas digitālais akcelerators ar 100% atbalsta intensitāti, līdz ar to no saviem finanšu līdzekļiem nevajadzētu ne ar ko rēķināties šīm te apmācībām arī prakšu jautājumos tā skaitā, bet viss ir arī 100% atbalsta intensitāti iegūstams. Mūsu rīcībā ir apmācības vairākos segmentos. Šeit esmu uzskaitījis šobrīd aktuālās mācības, kuras mums piedāvājumā. Šeit ir vairāk kā 20 mācības un noteikti tās varat atrast arī mūsu mājaslapā. Informāciju ievietoju čatā, kur jūs varat to atrast. Būtībā ir 3 galvenie bloki, kuros mēs tagad darbojamies. Ir intensīvie digitālai prasmju kursi, digitālās transformācijas kursi, kā arī inovācija ievadu kursi. Visi šie te kursi jums ir pieejami, tāpēc noteikti aicinu izmantot līdz šī gada beigām pēc iespējām. Un noteikti, ja ir jautājumi, tad vērsieties vai pie manīm, vai ir pie kolēģiem jūsu tuvākajos kontaktpunktos. Runājot par to, kā var visām pieteikties, gan mācībām, gan kļūt par Latvijas digitāla akceleratoru klientu, tad šeit mūsu mājaslapā, ir iespēja pieteikties, uzspiežot podziņu pieteikties, aizpildot anketu. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni līdz 10 minūtēm. Es domāju, ilgāk noteikti nē. Un iesniegt pieteikumu. Tādējādi kļūstot par klientu un saņemot pakalpojumus. Konkrēti par kontaktpunktiem esam visā Latvijā, kopā 6 kontaktpunkti. Esam konkrēti lokācija Liepāja, Ventspils, Jelgava, Rīga, Valmiera, Rēzekne, bet noteikti braukājam pa reģionu, sazinamies tiešsaistēs un esam pēc iespējas jums tuvāk pieejami pēc iespējām un noteikti esam gatavi komunicēt gan tiešsaistēs, gan klātienes tikšanās reizēs. Šeit arī kontaktpersonas noteikti, pie kurām jūs varat vērsties un arī e-pasta un to prezentācija būs pieejama, tāpēc droši sazinieties mums un centīsimies pēc iespējas būt pretīmnākošāk un palīdzēt visos jautājumos. Ja ir vēlme pieteikties, tad šeit arī ir kvadrātkods, kuru noteikti varat noskanēt vai rakstot www.digitālatvija, veikt šo pieteikumu. Un tas no manas puses arī ir viss šodienas pasākumā, šodienas webinārā. Ja ir kādi jautājumi, tad es noteikti aicinu tos uzdot vai nu čatā, vai nu šeit droši slēdzot iekšā kameru un mikrofonu, vaicājot, ja jautājumi rodās pēc kāda laika, droši rakstiet e-pastu vai man vai maniem kolēģiem no kontaktpunktiem, centīsimies atbildēt pēc iespējas tuvākajā laikā un ļoti ceram uz veiksmīgu sadarbību un noteikti gaidīsim jūsu interesi, vēlmi un pieteikumus pievienoties Latvijas digitālam akceleratoram. Liels paldies! Jautājumus neredzu šodienas webināru, tad es veiksmīgi arī šodien slēdzu. Nākošais webinārs plānos nākošajā mēneša izskaņā, tāpēc noteikti aicinājums sekot līdzi mūsu jaunumiem un pievienoties arī nākošajā webinārā. Liels paldies lektoriem, liels paldies klātesošiem un lai jums veiksmīgi un izdevusies diena. Paldies! Visu labu!